Mēs, teiksim, mēs rūpējamies par mūsu pensiju, kāpēc mēs domājam par teiksim, kaut kādām vecumdienām, nodrošinām un tā tālāk. Patiesībā tas ir diezgan nesaprātīgi, jo varbūt mums nemaz vecumdienas nepienāks. Varbūt mēs atstiepsim kājas jau kaut kādos tajos pašos 40 gadu vecumā un teiksim, mums nekāda pensija nebūtu jāuztraucās. Un īstenībā visu naudu vajadzēja notērēt, cik nu varēja ātri īstenībā. Faktiski beigās es saku, neatceros, kurš bija no lielajiem, teiksim, dižgariem, kurš teica, ka viņa doma, teiksim, mērķis ir, teiksim, nodzīvot dzīvi tā, lai, teiksim, kad viņam miršanas brīdī viņa bankas kontā būtu 0, vai ne, teiksim, tas ir, tā ir baigā ļoti smalka žonglēšana, un, teiksim, tomēr, kas ir, nu, tāda augstākā pilotāža, un katrs uz to mums... Tā krāšana jau arī, un tā jau mēs redzam cilvēks apkārt, kas krāja pilnu māju visādiem krāmiem, ja? Jā. Nu, tie jau kā krāda, bet, nu, ja tas vēlāk nebūs vajadzīgs, nu, tad priekš nav. Nē, bet, nu, parasti arī vēlāk nav vajadzīgs, jo tas ir beigās, jo vienā vai otrā gala gan jau, nu, mēs nomirsim tā vai tā, un nebūs tas, tā kā... Krāt nav humāni pret mantiniekiem, jums tam grūti viss jānes ārā. Jā, un pēc tam viņiem ir daudz problēmas, ja, teiksim, dalot šo īpašumu tā tālāk, tas nekādā veidā nav humāni patiesībā pret mantiniekiem, tā kā... Daudz zelta luču. Nu, jā. Gan jau viņi kaut kā iznesīs, vai ne? Būs jau labi, vai ne? Nu jā, tā kā tas ir labi. Es domāju, ka atkal šajā vietā laikam jāliek ir komandas, jo mēs nepaspēsim iziet cauri nākošajiem, jo patiesībā tur šis 8. un 9. posms, kas ir šī, varētu teikt, tiekšanās un grābšana, kas ir, tie ir ļoti, ļoti svarīgi un patiesībā ir ļoti interesanti posmi savā ziņā, un ar to mēs turpināsim droši vien rītā. Tā kā tagad mēs varētu vienkārši pabeigt ar vēl droši vien kaut kādi jautājumi, kas ir radušies pārdomu rezultātā, vai iebildumi. Mēs zinām arī... Ko beidzās tā grāmata? Grāmata beidzās to, ka viņš atkal atgriezās atpakaļ mūka kārtā, bet viņš atstāja, teiksim, tur tādu ļoti cienījumu, teiksim, industrijā ļoti labiem rezultātiem un labiem parametriem un rādītājiem. Tā kā, it kā varētu secināt no tā, ka šie budismu principi strādā pat, teiksim, tādā pietiekoši īstermiņā. Jā. Bet, nu, tur diezgan arī bija tāds augšup lejup un diezgan interesants dažādas epizodes, teiksim, kā tas viss ir gājis, un viņš arī pats saskārās ar, teiksim, arī ar citiem, teiksim, praktizētājiem, kas arī kā nemaz tāpat viens laikam bija Džaina, teiksim, reliģijas praktizētājs, un ar ko viņi tur kopā aizbrauc pēc tam tur uz vienu kaut kādu svētceļojumu vietu vai ne, un tā kā. Ir arī cilvēki tādi, kas ir, teiksim, lielajā biznesā un, teiksim, šausmīgi neafišējās to, ko viņi dara, bet es domāju, svarīgākais ir šajā lietā nav tas, teiksim, ko cilvēki dara, bet, teiksim, to, nu, teiksim, tas prāta stāvoklis, tas, teiksim, tās emocijas, kādas viņi sevi attīsta un ar kādām viņi darbojās. Un es domāju, ka, nu, tas, uz ko budisms aicina, ja, teiksim, to pašu pacietības, līdzcietības, mīlestības attīstīšanu, patiesībā, pat ja tam nav, teiksim, tur kaut kādiem rezultātiem tur nākošās dzīvēs, patiesībā tas padara dzīvi vienkāršāk jau esošajā dzīvē, tajā ziņā, ka tas noteikti uzlabo iekšējo mieru. Tikko cilvēks paliek mierīgāks un spēcīgāks, viņš arī paliek interesantāks pārējiem cilvēkiem. Viņš nestaigā apkārt kā, teiksim, kaut kādu vaļēju vācu un, teiksim, nemitīgi, teiksim, sūdzēdamies un lādēdamies un visu pasauli tur, teiksim, tur nopeldams. Parasti tādi cilvēki nav īpaši populāri un, teiksim, atkal cilvēks, kurš it kā ir mierīgs un apmierināts, un kurš spēj varbūt pat pēc tam, ja pat uzklausīt citus un pieņemt it kā viņu, teiksim, šīs žēlabas, tas padara cilvēku, teiksim, tādu, ja cilvēks ir arī devīgs un tā tālāk, tas viss, man liekas, labas īpašības, kas noder jau šajā dzīvē, un tur neatkarīgi pat no tā, vai tur ir kaut kādas nākošās dzīves vai nav, tas to labu rezultātu jau tagad, tā kā, es domāju, tas nekā slikta noteikti nebūs. Par pasietību drīkst man arī pajautāt? Jā.
Bet, teiksim, pacietība šādā aspektā, un tagad tu sēdi baigi pacietīgās, nāk sliktās keks, tev vērtē ar koku visu laiku. Tu esi baigi pacietīgs, un ne? No otras puses, un tad jāsāk rūpēties, ne, es esmu pacietīgs, ok, bet kā ar tevi, vai ne? Tas otrs nāk, viņš tev zvērtē, viņš taču rūpē savu kāru, ne? Un tad vai šī brīdī tavu pacietība ir pati gudrākā rīcība, ko darīt, vai es esmu baigi pacietīgs, iesiet vēl, man iespēc klausīt. Nē, runa nav par to, tas, ka tu esi pacietīgs, nenozīmē, ka tu jābūt ar muļķiem, vai ne, teiksim, tas nav savstarpēji teiksim, viņš vien klusē, teiksim, mums ir jābūt prasmīgiem, mums ir jābūt savu prasmīgiem savā rīcībā, un arī, teiksim, mēs jau arī varam vesties pie tā otru, kas vērtē mūs ar koku, un, teiksim, apjautāt, varbūt viņš tomēr jau ir nogurs, un varbūt tas koks tur, teiksim, tiks apskādēts, un vēl kaut kas tāds, varbūt kaut ko citu varētu sadarīt, vai ne, un, teiksim, vienmēr atrast kaut kādus veidus, kā, teiksim, to šo, zvērtēšana ar koku pārvērst kaut kādā atraktīvākā darbībā, vai ne? Varbūt pateikt, ka viņam baigi labi pagadās tā zvērtēšana, viņš varbūt varētu iet beisbolu spēlēt, piemēram, vai ne? Kad tu norādīt viņam pareizo klubu, kur un tā tālāk. Tā kā, es domāju, bet tā tiešām praktiski runājot, tas nenozīmē arī, teiksim, parasti, es atceros lasīju vienā rakstā, tur bija Serkundam Rimpačē, bija jautājums vēl krasākā veidā. Tas bija uzstādīts, teiksim, tādā veidā, ka ja kāds uzbruk manai ģimenei un, teiksim, tuviniekiem, ne, un tur draud viņus nogalināt un tā tālāk, vai man jābūt, tur, teiksim, tagad vai tur pacietību un visu tur jāskatās, kā viņus tur asiņainā veidā noslepkavo un vēl kaut kas tāds, vai ne, un viņš teica, ka nē, protams, ka nē, jo tas ir atkal, šajā situācijā mums ir jābūt atkal prasmīgiem, bet mums ir jācenšas pirmkārt ir tas, ka mums jāpārliecinās par to, vai mana motivācija, ok, es jau to daru tevis dēļ, vai ne, lai tu neuzkrātu negatīvo karmu, bums, vai ne, teiksim, tagad iekrāp. Bet tas jautājums ir par to, kas tiešām mums iekšā notiek. Jā? Pirmais, mums ir jānokontrolē tiešām, ka es esmu pilnīgi mierīgs, un es tiešām jūtos tā, ka es gribētu šim cilvēkam kaut kādā veidā palīdzēt. Jo patiesībā arī, kas ir pat abi dharmā ir teikts, ir tas, ka agresīvs cilvēks ir cilvēks, kuram ir ciešanas, kurš cieš. Laimīgs cilvēks nav agresīvs. Un arī, teiksim, šajā situācijā, tas liecina, ka šim cilvēkam ir kaut kādas ciešanas. Un ja mēs varam saprast, kādā veidā mēs viņam varbūt varam palīdzēt, teiksim, ja šīs ciešanas remdēt, tā ir reāla palīdzība. Protams, ja pirmais ir tas, ka mums ir, mēs varam skatīties, lai viņš tur neuzkrāj šo negatīvo karmu kaut kādā šādā veidā, bet tas varbūt jāskatās savādāk, ja varbūt ir tas, ja mēs paraudzītos no viņa viedokļa, piemēram, kāpēc viņš mums vērtē to koku? Varbūt vienkārši ir tas, ka viņam riebjās, viņam nepatīk tas, ko mēs darām, ja vēl kaut kas tāds. Mēs cenšamies vienkārši atkal izmantojot vēl vienu slavenu budismu principu, atdot uzvaru otram, un mēs, teiksim, nedaram to, kas viņam liekas kaitinoši, ja, teiksim, kāda starpība ir? Es varu darīt tā, es varu darīt savādāk, bet vienkārši arī šajā gadījumā, varbūt, teiksim, mēs necenšamies tagad teikt, mans savu lepnumu, vai ne, teiksim, es taču neiešu piekāpties, vai ne, un tā tālāk, vai ne, bet varbūt atkal es ņemu piekāpties, ok, jā, tā taisnība visu, un, teiksim, es izvairos no tā koka, teiksim, tādā veidā. Bet tas prasa baigo prasa spēku, jo, teiksim, iekšēji ir normāli mūsu reakcija savādāk, ja? Ja man kāds bliež ar koku, es bliežu pretī, vai ar diviem kokiem, ne, tā kā tas ir, un pat, ja es, teiksim, spēju izvairīties no bliešanas pretī, kas notiek iekšā. Varbūt es zobus sakots, es beidzami spēkiem noturējis, lai es neiebliestu viņam, vai ne? Bet tas nāks nākamais un citīs vēlreiz tevi, jo viegli iesast. Nē, bet tas ir, bet reiz atkal no otras puses, varbūt viņam atkal nav azarta atkal, ja tev viegli iesist, tas ir pirmkārt, bet es saku, tāpēc mums ir jāsaprot tā situācija, kāpēc viņš sit, vai ne? Un vai kaut kas, ko mēs varam izdarīt, teiksim, tādā veidā, lai viņš to nesit, vai ne? Un es domāju, ka, man liekas, gandrīz praktiski vienmēr to var izdarīt. Un pirmkārt jau nenonāk pat līdz tai situācijai. Jā. Jo tas ir nogaidāt. Vakardien, teiksim, tur bija tie visādi ciešana avoti, ne, un ciešana veidi, ja. Bet, teiksim, tā tie praktiski, sāncensība tāds starp cilvēkiem, viņi ļoti bieži. Cilvēks grib parādīt, ka viņam ir taisnība. Un tad viņš izpaužās. Bet atkal, tas ir jautājums par to, ja tas nevienam nekādien, lai viņam ir taisnība, mīļais Dievs. Es saku, parasti tā ir divu lepnumu saskriešanās. Kāds muļķības viņš vēlž, tas noteikti nav tāpēc, ka es domāju savādāk, vai ne? Bums, es tur tas te pierādīšu, ne? Bet tas atkal tas jautājums ir,
vai kam tas nes labumu? Kam tas dod labumu? Parasti arī tiek teikts, teiksim, ja es esmu kādu uzvarējis, tas nenozīmē, ka tas kaut kādā veidā tā situācija ir atrisinājusies. Viņā paliek iekšā kaut kāds aizvainojums, naids un tā tālāk. Un pēc tam, ja mums ir sevišķi, ja mums ir vēlāk, ka kaut kas vēl jādara to cilvēku, mums būs praktiski neiespēja neko darīt ar viņu. Bet mēs vienmēr var arī atrast, es domāju, ļoti bieži, praktiski vairāk 90% gadījumu var atrast kaut kādu, teiksim, šo situācijas izlīdzinājumu, mīkstinājumu, kad bez milzīgas asins izliešanas un bez, teiksim, saskriešanās ar pierēm. Tas ir tas centrālais, man liekas. Un dažkārt arī piekāpjoties, jā, teiksim, tas arī ir gudrākais piekāpjas, es domāju, tas tiešām, tam ir, es teiktu pat ne tikai gudrākais piekāpjas, stiprākais piekāpjas. Jo ir grūti sevi, teiksim, šo apvaldīt un tiešām it kā pieņemt šo nosacīto it kā zaudējumību, nosacīto kaut kādu. Bet bieži vien, teiksim, tas ir šis it sevišķi kaut kāda ja mūs kāds aizskara kaut kādiem vārdiem vai vēl kaut ko tādu, kādā veidā tas mums reāli iespaido? Kāds ir tas, kā šīs skaņu vibrācijas kaut kādā veidā maina manu pieredzi, manu eksistenci? Reāli tas nevar neko. Visu pārējo, teiksim, to jaunu mēs nodarām sev paši, iekšēji vāroties par to, kā viņš to varēja, viņam nav taisnība, man ir taisnība, viņam nav taisnība, kā viņš to varēja, un, teiksim, šitā mēs varam pārcelāt un apsūkāt un attīstīt un pārdomāt un pārunāt ar saviem draugiem un skriet uz atpakaļ, un atkal izdzīvot šo situāciju un atkal sev traumējot. Kāpēc mēs to darām? Nav tas vajadzīgs vienkārši. Es domāju, praktiski jau lielākā tiesā situācija to situāciju sākotnēji var profilaktiski novērst. Es domāju, ka, ja mēs esam nonākuši jau līdz atklātam konfliktam, jā, varbūt tur tad atkal jāskatās arī pat šādās, teiksim, kaut kādās pavisam krasās situācijās ir, kā mēs varam varbūt ierobežot šī cilvēka darbības, nekaitējot viņam. Nu, to jau arī iesist ar līdzjūtību. Nē, protams. Nē, ja mēs redzam... Profilakses pēc. Nē, ja mēs redzam... Vai citiem neies. Nē, es piekrītu, tas tā ir, teiksim, uzskāmākais, piemērs, mēs kādreiz, varbūt patiesi es varētu atrast varbūt kaut kāds labāks veids. Es atceros, mana kaķi bija problēmas, vai ne, teiksim, viņš darīja lietas, kas man ļoti nepatika, vai ne, viņam bija, teiksim, viņš bija atklājis ļoti skaistu metodu, teiksim, satunies kā tīrīt savu pēcpusi, vai ne. Viņš vienkārši bija tāds gaišs paklājs, vai ne, un kaķis vienkārši izplēš kājas, un priekšē viņš jau tā brauca, vai ne, un paliek tāda strīpa. Un kā tu šitam te, viņi izsaukt uz pārunām vienreiz, uz pārunām otrais, viņš skatās tevi ar dzintarainām atstiņām un viss kārtībā, viņš neredz, kur ir problēma. Beigās es darīju nevis ar sišanu, bet ar laistīšanu. Tas bija daudz labāks un daudz efektīvāks veids. Katru reizi tikko viņš taisās šito darīt, viņu apšpricē, vai ne? Un viņam ļoti ātri izstrādājās refleks un jā, es, protams, darīju to, kas kaķim nepatika, vai ne? Bet mēs beigās, mēs panācām zinām saprašanos, teiksim, Kompromiss. Kompromiss bija, jā, teiksim, kad es viņu nelaistu, bet viņš nedara šito lietu. Tas kāds jautājums. Jā, bet tā motivācija bija, kāpēc tu viņu laisti? Nē, man motivācija bija ļoti egoistiska. Šajā gadījumā. Nē, tāpēc, ka viņš patīk, ka kaķis var atrisināt savu problēmu arī savādāk, vai ne? Tāpēc jāsūt tā populācija. Nu jā, bet tas ir jāskatās. Es domāju, vienkārši atkal tas ir jautājums par to par prasmīgākiem kaut kādiem līdzekļiem, jo, piemēram, varbūt arī pat maziem bērniem, arī ar dzīvniekiem. Mums jābūt arī varbūt stingriem. Es nezinu, vai sišana kā tāda, vai tas, teiksim, ir nepieciešams vai kā instruments. Varbūt var kaut kādā savādākā veidā, bet ja mēs neredzam nekādus citus, teiksim, veidus, varbūt. Piemēram, arī, teiksim, es saku, ja mums kāds uzbruk, piemēram, ja, šajā brīdī tur uzsāk kaut kādas tur garas pārunas, tad tas ir diezgan sarežģīti, es domāju, tu nevienmēr to uzklausīs, ja. Šajā gadījumā vai nu tu centies izvairīties, vai nu tu liec kājas lietā, vai ne, viena versija. Otra versija, tu censies cilvēku apturēt, cenšoties viņu minimāli satraumēt, ja. Atkal tas ir, tev nav jānogalina uzreiz varbūt, vai kaut kas tāds, tā kā tas ir, Tas vienmēr ir jāskatās. Tās situācijas ir dažādas, un es domāju, nav gatavs praktisks recepts, bet es domāju, kā vispārīgais varmotīvs, jeb šo princips, ir tas, ka pirmais mums ir jāsaprot reāli, patiesi, jābūt godīgiem pret sevi, kā vārdā es to daru. Jo es, diemžēl, diezgan bieži nācies ir, teiksim, redzēt sevišķi, teiksim, tas ir darbs sabiedrībā, kad, es jau to darīju, teiksim, tā otra cilvēka dēļ, vai ne?
es viņam devu mācību, vai ne? Es domāju, baigie skolotāji, visi baigi ir, bet cik reāli tas ir, teiksim, tā mācība tam otram cilvēkam, vai tiešām es biju tik patiesi noraizējies par viņu nākotnes eksistenci, kad es tagad biju spiests eksplodēt un pierādīt, ka viņa izteikties par mani nav taisnība, piemēram. Nezinu, es šaubos. Es domāju, ka drīzāk tas ir aizskaitināts, teiksim, pašnapnos, bet mēs esam atraduši tagad atkal veiksmīgā veidā, mēs izmantojam darbus, vārdus, ir teorija un tā tālāk, piesadzot savus, teiksim, netik cēlus un mērķus patiesībā. Un mēs, ja mēs tā godīgi panalizētu, mēs saprast, ka cik tas ir patiesi un cik tas nav patiesi. Un tas nav vienkārši, protams, tas nav vienkārši, bet es domāju, pirmkārt arī tas nenāks arī momentāli, un tāpēc it kā tas vienkāršākais ir sākt ar kaut kādām pavisam ar kontrolējumām vienkāršām situācijām, kurās mēs varam novaldīties, kurās mēs varam noreaģēt mierīgi. Un tad pakāpeniski, kā Šanti Dēvi saka, nav nekas neiespējams, ja mēs trenējamies, vai ne, un līdz ar to mēs varam arvien sarežģītāks situācijas risināt. Un, protams, tā visi tikai treniņa lieta. Tā, gluži kā mēs varam uztrenēt muskuļus, mēs varam uztrenēt arī prātu. Un mūsu reakcijas, mūsu mentālās un emocionālās reakcijas. Pirmkārt, jau ļoti daudzos gadījumos tiešām palīdz, teiksim, tas redzes sleņķa pamainīšana. Vienkārši, teiksim, piesmērīgi, cilvēki mums uzrūp, bet kāpēc viņš to dara? Vienkārši tiešām var redzēt, teiksim, to viņa, teiksim, man teikt, pirmkārt jau viņa pozīcija, jo daudzos gadījumos tas ir vienkārši, tās ir neizpratnī, pretējs, tas ir kaut kāds atšķirīgs skatījums, ja? Viens redz to pozīciju kaut kādā situācija vienā gaismā, otrs cilvēks redz to pilnīgi atšķirīgā gaismā, un tad ir milzīgais diskusijas un milzīgie pārpratumi, bet ja mēs saprastu tā otra cilvēka sāpi, un ja mēs saprotam, ja mums tiešām rūp viņa, teiksim, tas liknes, ja mēs tiešām rūpējamies, lai viņi par viņu labsajūtu un labklājību un tā tālāk, tas ir... Kāds despots. Kas? Kāds despots, tirāns. Jā, tas ir. It kā viņam ir kaut kāda dziļa sāpe, viņš kaut ko grib labāk, bet Viņi taču arī tiks tas... Kā bija tas jociņš, kad mums ar sievu regulāri viedokļu apmaiņa. Es atnāku ar savu viedokli un aizēju viņas. Tā tas man dažkārt arī māc gadīties, bet tās situācijas ir dažādas, protams. Un, piemēram, urlus, kuriem parasti vajag cigaretes, nāk uz ielas un prasa cigaretes. Iedod viņiem mazāko ļaunumu, un tu varbūt jutīsies laimīgāks cilvēks. Nē, kā ir? Un savādāk iedos pa muti. Iedos cigaretes. Tā vispiežāk. Nē, es saku, situācijas ir dažādas. Tur, man liekas, nebūs tā, ka mums vienmēr recepti visām dzīves situācijām. Ja nav, situācijas ir cilvēki ir atšķirīgi, kas ir. Mēs paši esam pat kaut kādos atšķirīgos laika posmos, mēs esam atšķirīgi. Mums dažādās dienas daļās mēs pat esam atšķirīgi. Katru momentu patiesībā mēs esam atšķirīgi. Tā kā tas ir, bet kā vispārējos principus, ja mēs trenējamies pakāpeniski, es domāju, mums ir tik daudz tās iespējas trenēties uz mazām lietām. Gan sabiedriskais transports, gan braukšana, gan tas, gan vēl kaut kas tāds, es domāju, veikalos, vienalga kur, darba vietā. Fantastiski, tik daudz iespējas ir. Labi, kādu vēl jautājumu? Vairāk jautājumu nav, tad mēģinām rītā un arī 7:15, jā, teiksim, kāds tomēr prāta. Paldies! Tiem, kam nav jāsteidzās Haljun, šovakar uzstājās kaut kāda mongoļu nacionālajā svētki, un viņi sarūpējas cienas. Un, kad nav jāskrien visas iespējas iedzēt kartēju un kaut ko uzkost, kā neformālu vārdu. Jābūt uz zemē. Ko? Nē, nepavarētu. Tas nozīmē, ka cik pietiekot daudz. Nē.
tiešām kaut ko ļoti tādu skaistu. Šitas ne, man interesē īstenībā, no kura, no spīļa otradē trešdaļa, pēc tā. Nekādi apkārt nav. Tas bošanas.